Wow! That's that's a crack close that fuck wait. Opa. I did it. I did it. Okay. Anyways, pirms pēdējā dienā, pirms es devos, pirms pēdējā dienā, pēdējā nakts, kas man bija Siguldā, es ieliku storijā tādu feature, ka var man uzjautāt kādu jautājumu. Un esmu ļoti priecīgs, ka diezgan daudz cilvēki tiešām arī kaut ko uzdeva, kas ir ļoti forši. Un jā, es domāju atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, kas te ir uzrakstīti. Jā. Labi, varam sākt. Tad pirmais jautājums, vai tev palika kādreiz bailīgi? Nē, viss nobrauc, mierīgi prātu vispār. Nē, visāk. Otrajā dienā, kad Tomas aizmauca prom, es paliku viens, tad es biju tā kā nobijos, ko es darīšu. Un, bet labi, tad pēc tam aizgāju kaut cik. Un tad vienā brīdī sāka anormāli līt lietas, un tad es anormāli nobijos, es nezināju, ko darīt. Es kaut kādu pusstundu sēdēju pieturā. Jā, bet tu detaļās redzēsiet to lielajā filmā. Bet labi, nākamais jautājums. Kas bija vislielākais izaicinājums šī ceļojuma laikā? Es teiktu, vislielākais izaicinājums ir uzsākt braukšanu. Es teiktu, vislielākais izaicinājums bija lietas un gāziens, viss tas pārējais. Tas tā riktīgi apgrūtināja dažas reizes braukājot ar riteni. Piemēram, otrajā dienā. Dažās citās dienās arī uzlīja lietas. Dažos brīžos tas lietas nebija tik traks. Bet es teiktu, vislielākais izaicinājums bija braukt pa lietu. Piemēram, arī dažos brīžos riktīgi uzgāza, un tad bija tā sarežģīti. Kas bija... Labi, nākamais jautājums. Kas bija izmaksas, ja vari gan pa kategorijām, gan visu kopējo? Tā, man jātur fails. Pagad. Ok. Tātad. Visticamāk video ielikšu, lai es varētu redzēt. Bet izmaksas pa pašiem kempingiem bija 39 eiro. Jo, principā, pusi no visa laika bija palicis kaut kur ciemos vai arī kaut kur citur. Pats personīgi no savas naudas iztērēja 39 eiro pa kempingiem. Tad pirms ceļojuma, lai sagatavotos, sanāca apmēram 350. Kas ir bagāžnieks, somas bagāžnieka hamoks, jaka, ķivera, brille. Principā viss ekipējums un viss tas pārējais. Tas bija, kas man šeit kur visvairāk aizgāja. Un paša ceļojuma laikā bija apmēram, es teiktu, 150, varbūt bišķi mazāk, kas, manuprāt, ir diezgan normāli. Tas tā kā uz ēdienu, lai pēstu, kaut kādu batoniņu un viss pārējais, zinot to, ka es ēdu arī kafejnīcās tā normāli, tad man arī tas sanāca tā normālāk izsērēt. Man labi, tas jā. Nākamais jautājums ir 2 jautājumi no viena cilvēka. Kā bija ar veselību un kā jūtās muskuļi? Ar veselību bija diezgan labi, ja godīgi. Ceļojuma gaitā katru vakaru man likās, ka man sākās temperatūra, bet es pieņemu to, ka tas bija nogurums anormāls un viss pārējais, tāpēc tā ar veselību bija diezgan labi.
Muskuļi, kājas muskuļi no 2. līdz 5. dienai anormāli jutās un sāpēja katru reizi, kā pastaigāja. Pēc tam jau vienkārši varēja just, ka viņi ir nodarbināti. Bet tik un tā bija grūtāk pastaigāt. Man vēl joprojām jūt kājas, bet nav tik traki vairāk. Bija tā 2. līdz 4. diena, kur es nobraucu vairāk kā 200 km. Tur es riktīgi jūtu. Nākamais jautājums. Kāds tev bija budžets, ja tāds bija, vai izdevās pieturēties tam? Nu, tieši tāds budžets man nebija, jo visa sagatavošanās un kempinga, tas bija, to es tā kā, tur vienmēr saka, tur nevar būt budžets, vienkārši tik cik tā jāmaksā, tā jāmaksā. Bet par visu pārējo, es teiktu, man bija, budžets 150 līdz 200 eiro, kas tā kā, manuprāt, ir diezgan ok, pietiekami, lai varētu nopirkt kaut kādu ēdienu, kā brokastis, ko varētu nākamajā dienā uztaisīt, nezinu, ka snakus, ja baigi vēlās, un pēc tam visi šos energizers, ko pa ceļam ēst vai dzert, un visu to pārējo. Un, ja skatās tādā veidā, tad es teiktu, ka es budžetā diezgan labi iederējos. Es domāju, ne diezgan labi, noteikti varēja mazāk izcērēt, bet, priekš mana komforta, es teiktu, ka tas ir diezgan diezgan labs. Tad, jā. Nākamais jautājums. Cik bija vidējais, ko dienā nobrauci, un kas bija grūtākais vai sarežģītākais ceļojuma laikā? Grūtākais, sarežģītākais es jau pateicu. Tas lietas gāzi, tīpaši, ka tā kārtīgāk uzlīja. Un vidējais, ko es dienā nobraucu, ja tā paskatās, to kaut ko tādu izvilkšu. 550 dalīts ārā. Apmēram 70 km dienā. Tā. Lūdzu. Nākamais. Kas bija doma vai jautājums, par ko tu visvairāk domāji ceļa laikā? Pašā sākumā, principā katra diena, bet tā bija tā, ka es vienkārši domāju, labi, jātiek līdz finišam, un viss tas pārējais. Bet tad es sapratu, ka es pārāk daudz domāju, kas notiks, pārāk daudz domāju par mērķi, nevis par to ceļu līdz mērķim. Un tad vienā brīdī, tad es vienkārši vairāk domāju par dzīvi, jo nebija tāds specifisks jautājums, bet es vairāk domāju par saviem draugiem, ģimeni un visu to pārējo. Protams, pats par sevi un tieši mentālo veselību un visu pārējo. Es par to visu domāju. Un, šis brauciens tiešām ir palīdzējis man veidot tādu personality development, es domāju, kas noteikti varbūt neparādīsies tuvākajā laikā, bet ar laiku visticamāk sāks pamanīt atšķirības pats es sevi un visu to pārējo. Jā. Nākamais jautājums. Cik liels vēzis šis bija any regrets? Pats brauciens baigi vēzis nebija. Bija, kā es sāpēju. Un pēdējās dienas saule vienkārši riktīgi nokarsēja. Bet vai man ir any regrets? Hell no. Manējais dzīves moto ir tāds, ka viss dzīvē notiek ar iemeslu, tāpēc nevajag neko pārdzīvot. Tā, nākamais. Vai tev bija bail braukt vienam pēc tam, kad Tomas atkrita? Pašā sākumā... Nē, man pat nebija bail, jo tad, kad man pirmo reizi ienāca ideja prātā, es pat neteicu Tomasam vai kaut ko. Man vienkārši bija ideja vienam pašam augt, un tad es pateicu Tomasam, tad mēs izdomājām kopā mēģināt. Tāpēc, vienam pašam braukt nebija bail, bet vairāk tas abēdināja to, ka Tomas tik ātrāk nekā bija plānots, devās prom. Kādas atziņas šo piedzīvojot vienam? Mēs dzīvojam tādā laikā,
ka tehnoloģijas un internets ir vienkārši lielākā daļa no mūsu visu dzīves. Jūs arī skatāties internetā šo video, tāpēc nevar baigi neko pateikt. Nu, atziņas tādas, tas, ka tuvākie cilvēki vienmēr tevi var atbalstīt un motivēt, pat ja viņi nav klāt, it īpaši ar visu šo interneta padarīšanu, kad var sarakstīties un visu tā pārējo sociālajos mēdījos arī uzmundrināt un viss pārējais, tā kā normāli forši. Nākamais jautājums. Kāpēc tavs draugs neslaboja aparātu un neturpināja ceļu? Kā rīkosimies nākamreiz? Lieta tāda, Tomasam, viņam ir savs ritenis, bet viņa ritenis, teiksim tā, viņš nebija advekāts šādam ceļojumam. Un tas ritenis, ar ko viņš brauc, bija viņa tēta ritenis. Un tad, kad viņam, sākotnēji plāns bija tāds, ka viņš ar mani paliks līdz kaut kādai 5. dienai, tāpēc, ka tad viņam bija jādodas mājās un bija viņam citas lietas, tā kā, kas jādara, svarīgas. Un tad, principā, viņš atkrita tajā 2. dienā. Viņam priekšējiem ritenim pārsprāga kamera, kāpēc mēs viņu nevarējām salīmēt vai salabot, jo viņa bija iepriekš pārsprāgusi. Viņa jau bija salīmēta. Tas sanāk, ka viņa bija pilnībā kaputa. Un, protams, viņam pašam kamera nebija līdzi. Tāpēc nevarējām dabūt jaunu, un tad viņš atkrita. Un tā viņš nevarēja ja tā loģiski domājot, viņam nebija pat īsti jēga pievienoties atpakaļ ceļojumam, jo nākamais, kur viņš varētu pievienoties, ir Saldus, un no Saldus braukt uz Jelgavu, un tad no Jelgavas uz Stelpi, un tad no Stelpas viņš braukt mājās, kamēr es braukt tālāk. Bet, principā, tas būtu pārāk liels čakars, un tajā būtu pārāk sarežģīti. Bet, labi, nekas, es Tomas satiku Jelgavā pie viņa vecmammas, un bija diezgan forši, jā. Cik ļoti tev dibens sāp? Šitais ir brīnišķīgs jautājums, paldies. Dibens man nesāpēja, man bija speciāli šorti kuram ir vēl pašiem savs mīkstinājums, tā lai būtu ērti manam dibenam. Protams, dažos brīžos, kad ilgi nobrauc, tā kā, bišķiņ noguru, bet tad, tad es pabraucu stāvot kājās, bišķiņ pastaipīju, mēģināju kaut kā izstiept un tā tālāk, un tad sēdos atpakaļ un brauc tālāk, tā kā viss bija kārtībā. Mēs esam nonākuši pie pēdējā jautājuma. Vai tu kaut ko klausījies pa ceļām, podcastu vai mūziku? Kādas dziesmas tieši? Tad, kad es braucu viens, es klausījos mūziku. Un nav tādas dziesmas tieši, kuras klausījos, bet šī ceļojuma laikā esmu ļoti pilnveidojis savējo, var teikt tādu mīlestību priekš grunge, kas ir tāds roka paveids. Es pieņemu, ka noteikti esat dzirdējuši vai zinat tādas grupas, piemēram, Pearl Jam, Alice in Chains, Nirvana, piemēram. Principā kaut ko tādu es klausījos. Un tad, protams, klāt vēl es arī pēdējā laikā ļoti daudz klausos Queens of the Stone Age un System of a Down. Jā, es tāds roka klausītājs. Bet, jautājumi ir beigušies. Kā jau tā. Paldies, kad skatījāties šo video. Gaidat, kad būs gatava filmiņa. Nav visticamāk, ka abas video likšu kopā reizē. Bet, paldies par jautājumiem un lai jums jauka diena atlikušā.
vai nakts. Es nezinu, kad skatāties. Bet, nu jā, paldies jums!